Mēs braucām uz šejienu ar mērķi likt saprast jaunajiem topošajiem reklāmas nozares darboņiem, kāda ir atbildība, kas gulst uz viņu pašu pleciem, lai viņi saprastu to, kāda ir situācija šobrīd Latvijas reklāmas tirgū, cik plaši vajag skatīties, kas ir tā elementārākā higiēna, kurai ir jāpiemīt, lai spētu vispār domāt par to, ar kaut ko tādu vajadzētu nodarboties. Man liekas, ka tas ir būtiski, ka tika pateikt divas lietas. Pirmkārt, ka nevajag pārvērtēt to, ko nozīmē darbs reklāmā. Tiešām izrietēja no tiem dažiem cilvēkiem, kas nebaidījās paust savu viedokli, kad tā tiek sagaidīt vai nu naudu, vai radošs darbs. Ja. Tas bija viens, un otra lieta droši vien bija tā, ka nevajag baidīties sevi parādīt. Ja? Arī šeit šī diskusija, katra no šīm diskusijām, uz kurām es nāku tieši tādēļ, ka te ir daudzi jauni potenciāli profesionāļi, nevajag baidīties sev parādīt. Šodien gandrīz neviens neuzdod nevienu jautājumu. Ja? Viss, man nav neviena, ar ko parunāties. Ja? Es uzdevu jautājumus, jūs atnācāt ar mani parunāties. Es cerēju sagaidīt kaut kādus profesionālus viedokļus, profesionāli cilvēki interesants viedokļus par doto tēmu, kas ir nauda versus radošums, cik lielā mērā viens no otra ir atkarīgi. Kaut ko mēs saņēmām no tā visa, bet varbūt šī diskusija izvērtās tāda, kāda viņa izvērsās, jo pamatā bija pirmkursnieki, kas paši vēl nezina, kas viņi tālāk grib būt. Viņi zina, ka viņiem patīk komunikācija, bet viņi nezina, ko viņi grib nodarboties. Līdz ar to studenti nespēja šo diskusiju iekustināt. Un saruna izvērsās starp pamatā diviem cilvēkiem, kas bija Jancis Egla un Gats Mūrnieks. Tas bija samērā interesanti. Bet turpināsim. Es tikai gribēju pateikt, ka ir pirmie divi cilvēki, kur pieteicās uz praksi un nosauc to par ēndienu. Tad mēs izdomājam, ka mēs viņiem norganizēsim speciālu ēndienu. Un patiesībā vai nevajadzētu mazāk runāt un vairāk vajadzētu darīt. Sveiki, man sauc Alis, es gribu pieteikties ēndienai. Super, tad man jau ir 3 dalībnieki. Es ceru, ka jūs šo visu publicēsiet. Aiziet. Jā, lai atsver to drūmo nopietno reklāmas profesionāļu stāju. Galvenais, lai visiem būtu jautri. Un lai arī cik ļoti mēs bijām sadalījuši ar Annu Eglu lomas, ka viņš ir sliktais policis, esmu labais, tad ēndienas pie manis nebūs vieglas, bet būs jautri. Ja? Jā, paldies par uzmanību. Nē, jāiet pie manis, ir pie manis. Nu, lūk, jā, kur viss beidzās ļoti pozitīvi, bet diskusija bija samērā interesanti. Ļoti žēl, kad 2. un 3. kursa studenti bija tik maz, jo tas nozīmē, ka viņiem nav nopietna attieksme pret industriju un nav interesi strādāt tajā arī turpmāk. Latvijā studenti ļoti baidās. Latvijā studenti nav iespējams, ka studiju procesa rezultātā nav iemācīti uzdot jautājumus. Ja? Tad uzdot jautājumu nozīmē izlekt, un izlekt negatīvā nozīmē. Ja? Es uzskatu, ka tas ir iemesls, kādēļ Latvijas studentiem daudzreiz iet garām ļoti daudz iespējas. Es domāju, ka uz reklāmistiem gan nevajadzētu attiecināt seno parunu par to, ka kurpniekam pašam kurpes saplīsušas. Jo reklāmists ir tas, kuram ir jāspēj parādīt savas stiprās un puses un varbūt jāsaprot, kā defekti, ja bājās puses pavērst par iespējām un kā apliecināt to, ka starp visiem tiem cilvēkiem, kas šeit ir, tieši tas konkrētais students ir tā vērts, lai viņi ņemtu praksē, būtu par projektu vadītāju vai iesaistītos radošajā darbā reklāmas aģentūrā. Tas bija mūsu pamatu uzstādījums.